Es filmē. Sedz ārā. Sedz ārā. Kas tev rokā? Beidz filmēt. Pielādēts. Beidz filmēt. Beidz filmēt, dzirdi? Tā ir mūsu nākamā virsotne. Tur mēs kāpsim augšā. Paldies tiem, kuri ir piesakojuši, jo jūs to redzēsiet. Šajā takā mēs gribam atrast. Turpmāk mēs ļoti labi izplānosim, kur palikt. Siltiņās ir ūdens! Šādi izskatās koferi, kurus mēs liekam priekšā. Es savu jau esmu izņēmis. Te ir mans koferīts. Un šādi izskatās aizmuguri. Tās ir mantas, kuras mēs liekam zem mašīnas, lai mums ir vieta, kur gulēt. Un šeit kājas nevar izstiept. Te karājās drēbes, kuras gribās negludināt. Un tur apakšā ir samests arī visas pārējās mantas. Visa apakša abās pusēs ir pilna. Kad mēs guļam, visa priekša ir pilnīgi pilna. Un tās ir lietas, kas mums jāizdara katru rītu. Katru rītu mēs pieceļamies, pārliekam visu aizmugurē, un katru vakaru mēs izņemam visu no aizmuguras un pārceļam priekšā. Tas ir ļoti nogurdinoši, bet to pieprasa mašīnas dzīve. Un par to kā apbalvojumu saņem to, ka tev ir iespēja palikt un pamosties pie dabas. Tu pamosties izkāp ārā no mašīnas, un to nav nekur jābarās, to nav jāiet uz vilcienu, to nav jāiet. Labi, ja tu dzīvo laukos, tad tev nekur nav jāiet, tu izēj tikai ārā no mājas, bet šeit tu vienkārši izkāp no mašīnas, un tu uzreiz esi pie dabas. Tur ir virtuve, tur ir tualete. Mums nav self-contained mašīna, un tāpēc mēs nevaram palikt, kur mēs gribam. Mums jāmeklē tādi pārkingi, kur ir arī tualete, un tad mēs varam tur palikt. Oficiālos saitos. Citādi mums var uzlikt $400 lielu sodu. Un ir jauki pamosties. Vēl kas par lietu. Logi katru rītu viņiem kondensāts ir virsū, viņi visi ir slapji, lai cik mēs atstātu logus vaļā, tas nepalīdz. Tāpēc, Un sāk palikt arī augstāk te. Naktī 10 grādi. Mašīnā zem segas ir silts. Un vēl kas, ja nevar izstiept kājas, tad nevar izstiept kājas, tad ir tirpst rokas, muguras sāp, jāmaina pozas ik pa laikam.
diezgan grūti tā mašīnas dzīve, bet tajā ir kaut kas tik skaists un romantisks. Visiem iesaku pamēģināt. Re, kur es tikko esmu atvēris savu drēbju skapi un iešu izvēlēties, ko es šodien vēlos vilkt mugurā. Kur tepat iziet no mašīnas ganās vistiņas. Vistiņa ar frizūru. Arī saprast tādu tā kā grebene. Filmēju. Mums beidzās viena Agneses dāvātā kafija. Kolumbijas kafija. Sveicieni Ansim Grišānam, kurš ir ļoti aizrāvies ar kafiju. Un es ļoti ceru, ka Ansis atradīs kaut kādu ceļu, kā viņa ikdienu varētu riņķot tikai un vienīgi ap to. Sveicieni Ansim! Mēs ar Sintī dzersim ļoti gardu Kolumbijas kafiju. Mašīna ir bezgalīgi izdevumi. Mēs esam uzlikuši navigācijā servisu, jo šķiet, ka jūs jau dzirdat, kāda ir mūsu problēma. Mēs gan nespējam konstatēt paši, kas tā varētu būt par problēmu, bet kaut kas vienkārši pēkšņi sāk skanēt. Un negribētos palikt uz ceļa. Paldies Dievam, mēs esam tuvu galamērķim. Iespējams, mums tur arī būs jāpaliek ilgāk, un tas ir labi, jo mēs arī gribējām te palikt ilgāk. Un redzēsim, kā tur izskatīsies, un redzēsim, ko mēs tur varēsim pasākt. Un cerēsim, ka mašīnas labošana nemaksās dārgi. Šī ir pilsētiņa, kur mēs esam apstājušies, un mums jāsalabo mašīna. Tā ir mazgāšanas mašīna, ja? Alvīna, tu vari? Nē. Jā, es tev uztaisīšu. Irlandieši dara, vai ne? Gatava? Kaut kā. Tagad uz jūru. Redzams, sērko tikai 2 cilvēki. Esmu izvēlējies pēc iespējas šaurāk un pēc iespējas īsāku dēli, neatbilstoši savām prasmēm. Viņi šodien ir virsā. Nu, kāds varbūt mākāms sērkot, bet es ne. Man bija
milzīgs vaipauts. Es biju zem ūdens ļoti ilgi. Man jau bija tā kā elpas trūkums, tas jau kā... Jā. Tas bija aizraujoši. Tāds kāds brīdis. Jāiet, jāpamēģina vēl mazliet. Tuši. Zinu, vienmēr ir kaut kāda cerība, ka atnāks tas īstais vilnis, kur varēs piecelties kājās. Viņam arī nesanāca. Viņam tās pats lietas. Tiešām nesanāca. Unboxing pirmā sērija. Kas mums ir šajā paciņā? Wow! Fish and chips. Cik maksāja? $12. Ļoti labi. Pietiks mums abiem. Mēs varējām neiet uz pārtiks veikalu. Jā. Visu nedēļu ēst šo. Otrās stūmeņi. Hello. We were driving, and then I started doing that. Filmēju. Kartupelpīte. Varēja redzēt? Ko tu dari? Man tā video. Uz savai dienas grāmatē, taču tu vari pastāstīt. Nu, man izlūza zobs. Nosim redzēt, viņam jau tur bija jālas, viņš jau bija tik tālu novests. Šīs ir mūsu naktsmājas šonakt. Fantastiski. Mēs satikām Hariju. Harijs ir šīs vietas īpašnieks. Un Harijs vienkārši mums izīrēja vienu dienu dēļ, un nākamajā dienā viņš jau ļāva braukt bez maksas. Un šodien viņš arī ļāva braukt bez maksas un piedāvāja palikt šeit pa nakti. Harijs ir mūsu Jaunzēlandes zopis, un mēs esam ļoti pateicīgi viņam, jo viļņi šodien bija tiešām brīnišķīgi, ideāli, lai mācītos.
ļoti daudz viļņu bija tādu, uz kuriem varēja piecelties kājās un ilgi braukt un sajust to kāju pozīciju, zemumu, augstumu, cik augstu jābūt uz dēļa. To, kā ieairēt vilnī, sajust, kurā brīdī jāsāk airēt, kā skatīties, kā airēties uz surfa dēļa. Ļoti, ļoti labas nodarbības kopā ar citiem surferiem. Harijs mums ļauj te palikt un ļauj izbaudīt šo. Tas ofisā? Jā, ofisa stundas. Ar atgriešanos. Filmēju. Daudzas dienas nav filmēts. Mēs palikām skaistā vietā pa nakti, kur mums ļauj palikt par brīvu. Mēs varējām sērfot par brīvu, dzīvoties par brīvu, un tā arī mēs izmantojām šo iespēju, un tādēļ arī netapa nekādu vairāk video klipu. Mēs jau esam Wellingtonā, un mēs šodien jau braucam uz Dienvidu salu. Kādēļ tā? Jo mums lēni gari jāvirzās uz Queenstownu, pāris vietas, kuras mēs apskatīsim pa ceļam, ir arī surfa vietas un Christchurch. Jā. Nav daudz ko stāstīt, gribās vairāk laika pavadīt pieredzot. Esam palikuši brīnišķīgās vietās, jaukiem cilvēkiem satikušies, un ja kādreiz jūs gribat braukt sērfot uz Jaunzēlandi, mēs varam ieteikt ļoti labu vietu un brīnišķīgu skolotāju, kas ir Opunaki Beach pie Taranaki galna, un skolotājs ir Harijs. Brīnišķīga vieta, kur mācīties sērfot. Vasarā noteikti sezonā vēl labāk laikapstākļi. Tas arī viss. Pastāst par vulkānu. Kāpēc mēs neuzkāpām vulkānā? Par to es izstāstīšu vēlāk. Jā. Esmu uzbraukuši uz kuģi. Kā? Tur ir tās azartspēles, kurām mēs atnācām. Tur vēl tiems gardam. Jā. $2 spēļu. Sindā. Dargie skatītāji, Dienvidu salā mēs daudz ko neredzējām, sērfojām mazliet vienu dienu, augstā ūdenī. Šobrīd mēs lēnām tuvojamies savai bāzes vietai, kas būs Queenstowna, un mēs uz turieni braucam. Un pa ceļam ir šādi burvīgi skati, izbaudiet skatu, sekojiet līdzi, jo varbūt būs kaut kas vēl, bet nevar apsolīt, jo filmēšana un montēšana paprasa daudz laika un daudz darba. Paldies, ka tu skaties, paldies, ka tu skatījies,
Un iespējams šeit mēs ar tevi iepauzējam. Paldies, ka biji kopā, draugs. Tiekamies citā... Varbūt tiekamies citos formātos. Un cerams, ka dzīvē. Varbūt šeit, varbūt mājās. Varbūt nekad. Bet varbūt nekad. Tiekamies nākamreiz. Labrīt, we're back. Labrīt, mēs esam atpakaļ. Esam Queenstownā. Bija mazliet nogurums. Viss kaut kas sadarīts līdz šim. Un atkal jāsāk filmēt, atkal jāsāk kaut kas taisīt. Šobrīd ir ļoti aktīvi darba meklējumi. Pirmās 2 dienas Queenstownā mēs vienkārši staigājam apkārt un nesam visur CV iekšā, ejam runāties. Atpūšamies šeit un gaidam kādu darbu piedāvājumu, un 28. mums jau būs kur dzīvot. Šī ir viņa jaunā darba vieta. Brokastis šeit. Kāpēc viņas vienmēr pārstrāks? Tāpēc, ka pārāk karsts un liels augsts. Nāc pakāpeniski tā lēnām. Sēj pēc bļodiņām. Jā, obligāti. Varam ēst? Ko tu filmi? Beidz. Vēl augstām haiziņu pastītas tur pelni. Kā stāst? Es negribu stāstīt, es netaisīšu nekāds stulbs iejaukums. Labrīt. Breakfast included. Augstajā Queenstownā. Tas labs stundas. Pēdam, jā. Jā, Kur ir tā virsotne? Tā ir tā? Vai tā ir tur tā? Es gribētu teikt, ka tā. Man gribētu teikt, ka tā. Es ļoti ceru, ka tā, jo tā izskatās cerīgāk. Ja tur mēs kāpjam, tad mēs diez vai uzkāpsim. Tur mēs gan uzkāpsim. Tur āpēsim apkārt. Īsti nevar redzēt kamerā. Bet tur tā virsotnē šī mazā kalniņa priekšā ir daudz lielāka. Akmeņi. Re, kur ir. Tā ir tā virsotne.
tomēr tā. Es tā. Tur jau varētu īzīt pa to maliņu. Tikt augšā tā vismaz izskatās, tur ir kaut kādi cilvēki ietre, kur tur noteikti pa turienu var tikt. Kāpsim tur. Es neesmu Lord of the Rings redzējis. Šī ir pilsēta, kurā mēs dzīvojam tagad. Šeit, ja? Tur apakšā. Tur ir golfa klubs. Tad tur ir tā pilsēta, un tad tur ir centrs. Un tur kaut kur mēs tagad atrodamies. Nu, smuki, ļoti smuki. Tur augšā mēs bijām. Tās ir divas augstākās virsotnes. Tur šodien šajos laikapstākļos mēs negājām. Un tagad viss ceļš lejā, jeb all the way down. Snieziņš. Ir ļoti augsts, rokas ir atsalušas. Viņi turās pa vējiem pa augšu. Tur tas dziļums ir vienkārši. Es nezinu. Katru dienu varētu kāpt augšā. Pierast ar laiku. Jā. Pie visiem skatiem pierod. Ezers, kur mēs arī bijām lejā, turienes mēs sākām kaut kur tur aiz tā kalna. Esam, kur mēs esam? Kaštā Wolf Coffee, kas ir Arrowtown, un šī ir viena no vislabākajām grauzdētavām, vismaz tā teica mums, speciālisti tā teica. Un tikko bija skeitu sesija, kurās nevarēja nolendot 2 trikus ļoti ilgi. Būtībā tikai tos trikus es mēģināju kādu stundu no vietas. Un tā arī nenolendoju, un tas ir ļoti, ļoti skumīgs notikums, un tas palīdz justies vēl lūzerīgāk, jo īsti nav arī saprotams, kur ienest to CV. Te vienā vietā iegāju, un viņiem nevajadzēja. Pajautāsim šeit, iedzersim kafiju, ja tiešām būs garšīga kafija, tad varbūt arī ienesīsim šeit. Nosūtīju vienu arī caur e-pastu, bet iesaka caur e-pastiem nesūtīt. Jā, un tāds ir šīs dienas esošais notikumu ritējums. Redzēs, kā ies tālāk. Drink your good coffee. Thank you. Arī vai izpeldēt līdz turienei, tie ūdens ir augsts. Kā saka, nevajag būt rusiem, kamēr nav tetovējums jāpeld. Esam toaletē. Te ir pods, vai ne? Te skan jauna mūzika. Brīnišķīgi. Paldies Frankam Sinatram.
tu pačurā, un tad, lai nolaistu ūdeni, tev ir jāmazgā rokas, jo tur nav pogas. Redziet, tur nav pogas, nekur nav pogas. Ja tu sāc mazgāt rokas, aizās ūdens. Tehnoloģijas. Lieciet aiz auss. Publiskajām toaletēm jābūt tīrām, skaistām, sakoptām. Un jārūpējas par to, lai cilvēki nomazgātu savas skaistās, netīrās rokas. Izstāst, kas notika? Kur mēs šodien paliksim? Indijā. Mēs nobukojām hoteli Indijā. Bija tik laba cena. Tur bija nocenots no 100, cik tur, $180 uz 44 Jaunzēlandes dolāriem, kas ir, wow, ļoti lēti par palikšanu. Un tad, pēc kāda laika nāk tā apjausma, ka nevarēja būt tik lēti, un tad mēs paskatījāmies lokāciju, un mēs nezinām kā, bet bookingā vienkārši pēkšņi izlaic Indija. Mēs esam palikuši bez $44 un bez naktsmājām. Stulbi. Kāds burvīgs skats. Reku, meditatīvi var paskatīties uz koku. Tāds miers te. Šautauts Dianai Peitonai šeit pie tā koka, kas ir ūdenī. Kāpēc mēs neuzkāpām vulkānā? Vulkāns ir tāda bīstama padarīšana. Pirms pāris dienām izvirda vulkāns Indonēzijā. Tu nekad nezini, kad tas notiks. Tas ir viens. Otrs, kalnos vienmēr jāsako līdz laikapstākļiem. Kā jau redzams iepriekšējā videoklipā, kur var redzēt, kā mums gāja, kāpjot Ruperu, ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo ceļu, tādu, kuru ir gājuši citi cilvēki, lai nenomaldītos un nenonāktu bīstamās situācijās. Neilgi pirms mēs izdomājām, ka mēs kāpsim un sasniedzām 250 subscriberus, mēs uzzinājām, ka Taranaki vulkānā ir pavisam nesen nomiruši 2 cilvēki. Viņi kāpa maijā, nesagatavojušies. Viņi nomira 21. gadā. Tad pāris gadus agrāk nomira pārīts. Viņi kāpā laikam aprīlī, kas arī ir aprīlis. Viņi kāpa, uzkāpa augšā, noskatījās saulrietu, kāpa lejā, un pēkšņi sākās vētra. Un, protams, tad, kad noriet saule, un īpaši vulkānā tāds, kāds ir Taranaki, saule noriet aiz horizonta. Jā, un viņiem noriet aiz saule. Viņiem noriet saule, viņi kāp lejā, un sākās vētra. Ir tumsa, ir pilnīgi tumsa, viņa neko neredz. Ir nenormāls vējš, ir nenormāls mitrums, tā tad ir augsts. Viņi ierogas zemē un mēģina izturēt. Tikai nevar zināt, cik ilgi viņiem būs jāiztur. Tas bija Kiwi, Džeks no Jaunzēlandes un meitene no Japānas. Viņi kāpa lejā, sākās vētra, ierakās iekšā. Pēc 2 dienām viņus tikai atrada. Džeks jau bija pa galam, meitene
Viņu nodabūja lejā, bet turpat ceļā uz slimnīcu viņa arī nomira. Un tas notika 2010. gadā. Mēs aizbraucām uz Opunake, kur mēs varējām palikt pa nakti pie Harija. Un mēs sekojam līdz laikapstākļiem. Un tajā dienā, kurā mēs atbraucām, tā būtu bijusi vislabākā diena, kurā kāpt, un vienīgā diena, kurā varētu kāpt. Jo pārējās dienas vulkāns bija apņemts ar mākoņiem, līdz ar to tur bija tikpat kā nekāda redzamība, un vēja ātrums bija no 90 km/h, un ar katru dienu tas tikai kāpa un kāpa un kāpa līdz 150 km/h. Kaut kādu līdzīgu vēju es pieredzēju tagad kāpjot šeit pat Queenstownā kalnā. Un tas bija kaut kā diezgan baisi iztēloties, kā bija tam pārītim, kuri nomira uz Taranaki. Un cik augsti bija tajā vējā pāris stundas kāpjot kalnā bez mitruma, bez mitrām drēbēm, un kas zina, kā viņi vispār bija sagatavojušies. Noteikti tas bija ļoti skaists saulrietis viņu mūžā, bet pēdējais. Un tāpēc mēs neuzkāpām un nekāpsim Taranaki, bet varbūt mēs to darīsim nākamajā februārī, jo februāris ir labākais laiks, kad to darīt. Ja jūs gatavojaties kāpt kādā kalnā, ziniet, ka tas ir diezgan bīstami. Vienmēr pārbaudiet laikapstākļus un vienmēr paņemiet siltas drēbes līdzi. Atpakaļ pie Marka Aurēlija. Tava asprātība viņiem nešķiet apbrīnas vērta. Lai. Toties pastāv taču daudz kas tāds, par ko tu nevarētu teikt, daba nav devusi. Tad atklāj sevi tur, kur tas vispilnā mērā ir atkarīgs no tevis. Neviltotība, godīgums, izturība, stingrība pret sevi, nesūkstīšanās, neizlutinātība, labvēlība, vaļsirdīgums, sevis iegrožošana, mazrunīgums, augstsirdība. Vai tu nejūti, cik daudz tu vari veikt tāda, par ko tev nav jēgas teikt, ka tev trūks talanta vai spēju? Un tomēr tu paliec uz vietas pats pēc savas gribas. Bet varbūt tu esi spiests neapdāvinātības dēļ kurnēt un ķepuroties, pielabināties, žēloties par nespēku, pieglaimoties, dižoties un dvēselē tik daudz mētāties. Nē taču. Zvēru pie dieviem. Tu jau sen varēji no tā aiziet. Ja arī toreiz tevi būtu nosodījuši, tad vienīgi par lēnīgumu un neizdarību, bet savas spējas ir jāvingrina. Neatstājot tās novārtā un netīksminoties ar savu kūtrumu. Ļoti interesants citāts. Paldies Markam Aurēlijam. Laižam tālāk. Rekur pērkam matracis, lai mums nebūtu guži kauli, pilnīgi sadragāti un zili. Un te var izlasīt latviski piepūšamais matracis. Izmērs twin. Interesanti, cik plats ir tas twin izmērs. Cik slikti, jā.